Jo mūs pazīst kā Ventspils stikla pūtējus, bet mēs mazāk stiklu pūšam, mēs vairāk ar stiklu plastiku, tas ir veidojumi no stikla. Sveiki! Atkal citādi skolas radošā televīzija. Šodien 9. septembrī pie mums ir atbraukuši Ventspils stikla pūtēji Artūrs un Andrejs. Viņi jau ilgi nodarbojas ar šo profesiju, precīzāk dzirdēsiet intervijā. Artūrs saka, ka interesanti ir daudz, bet tādi, kas gribētu paši kaut ko izgatavot, nav ļoti daudz. Pasaulē ir daudzākas vietas, kur par to var mācīties, bet Latvijā tādu vietu nav. Ja nav ideja, ar ko pēc skolas nodarboties, tad šis būtu ļoti labs variants. Paldies, ka skatījies! Abonē šo kanālu, nospied man patīk, iesaku vismaz vienu reizi dzīvē pamēģināt lietu vai pušu stiklu. Tiksimies nākamreiz. Atā! Mēs paši savulaik apguvām šo profesiju Krievijā, pie meistariem rūpnīcā mācījāmies. Bet tagad, ja kādam ir liela vēlēšanās, tad var braukt uz Ventspili, uz mūsu darbnīcu un pie mums, pie meistariem mācīties. Mēs vispār jau 17 gadus strādājam, un es jau esmu no paša sākuma, bet šī ir tāda profesija, kur strādā visu laiku, bet paralēli arī mācās un attīstās, un tas galas nav redzams nekad tā pilnība. Tāds mazāks lietiņas ir minūtes 10, apmēram 15, lielāks figūriņas ir 40 minūtes pat stundu, un tad ir lielās puķis, kuras veido, pieksim, daudz ilgāk.